Sprīdīts lielo pasauli iekaro braucā! Es arī mēģināju sameklēt viņu attēlu, bet man nepietika vietas, kur uzlikt. Tad es skatos tikai taisni, kur ir kamera, ja? Jep. Es nekur citur neskatos, nav viens cits kameras. Tad es... Jā. Ok. Jā. Labi. Tā. Es esmu Sandra. Es jau kopš bērnības nodarbojos ar visādiem mūzikliem, es dziedu, es dejoju, es spēldu, es spēlēju stabulīti, es spēlēju saksofonu, es spēlēju akordeonu. Te mēs varam redzēt tādu tā kā manu mazo iedvesmas sieniņu. Tātad, man būs mūzikls par Sprīdīti. Sprīdīti ir daudz dažādi varoņi, bet man šķiet, ka tomēr tās centrālās personas ir Sprīdītis. Tā būs monoizrāde. Tātad monoizrāde, es izstāstīšu tiem, kas nezina, jūs izskatāties pēc tādas, kas nezina, kas teātrī nekad nav bijusi. Tātad tas ir mūzikls izrāde, kurā ir tikai viens vienīgs cilvēks, un šis te cilvēks esmu es. Un kā tas strādās? Sekundi. Sprīdīti! Sprīdīti! Vai jūs varat paskatot, kas pašlaik notiek? Pats ļaunākais! Kas šeit notiek? Bet pagaidiet! Vējamāt, ved mani uz laimīgo zemi! Tā, es pieņemu, ka šis ir Sprīdīša tēls. Es esmu Sprīdītis! Tā, vai mēs turpinam interviju? Sprīdīti, Sprīdīti, laid mani vaļā! Sprīdītis ir palaists. Sandra ir atpakaļ. Labi, Sandra. Jūs tikai nestraucieties, ja varbūt kādā brīdī atkal pieslēdzās Sprīdītis. Ir tā, ka tagad plānā ir Sprīdītis, bet pēc tam, kaut kur nākotnē ir arī viena kungfu filma paredzēta. Jā! Nu, tad mēs tagad redzam, kā jūs tiksiet galā ar aktieru trūkumu. Bet, Jā, bet tas vēl nav viss, vēl jau ir visi tie citi tēli. Mana māte uz telpā un vainagās. Ai, vēji pasaules valdnieki, jāj, pasaulē stiprāka cilvēka nav. Un kā šis par tēlu? Patiesībā nezinu līdz galam vārdus. Kas tas par tēlu šis tagad ir? Jā, bet labi, mēs kaut kā citreiz pastīsimies. Vēja māte. Kā jūs tiksiet galā ar mūzikas izveidi? Redziet, man ir tāda studija mājās, kurās es esmu ierakstījusi visādas aranžīs, arī tur visādām ārzemju dziesmām, AC/DC, Rolling Stones, un tad es vienkārši izdomāju, ka man ir arī visam šim jāuztaisa kaut kas tāds foršs. Sprīdītis atgriezās? Patiesībā smieklīgs stāsts ir, viss sākās ar stabulīti. Un es domāju, tāpēc man arī tik ļoti piesaistīja tas Sprīdītis, jo tur tik ļoti bija pievērsta uzmanība tieši tai stabulītē, jo tas tāds necils instruments, ja? Kur jūs pateiksiet, ko jūs pateiksiet? Daudz zinat par stabulīti, kā viņi vispār spēlē? Kaut kur esat redzējuši stabulīti? Nesat. Un tas man bija tāds wow, jo es stabulīti iemācījos pašceļā, un tad jau aizgāja akordeons, ģitāra, klavieres. Man ir pilnīgi absolūtā dzirde, kas, protams, visu padara daudz vienkāršāku. Tagad būs viens mans gabals. Kā ir ar budžetu? Uz kādu budžetu jūs veidojat šo visu? eiro, 50 eiro, 50 centi, 50 centi, 20 paundi. Man ir pasīvie ienākumi. Vai drīkst jautāt, kādi? Nē. Bišķiņ pietrūkst. Vēl bišķiņ pietrūkst. Dabūsim. Kur jūs plānojat veidot šo izrādi? Kur viņi tiks?
Šeit esam, lai apskatītu lokāciju manam mūziklam. Tā kā Dailas teātris, Nacionālais teātris, Mellužu estrāde, Cēsu kultūras parks, Siguldas kultūras parks un vēl visi citi kultūras parki. Un visāds cits iestādes nepiekrita manam piedāvājumam. Mēs iesim un savu estrādi uzbūvēsim. Varbūt te. Lokācija vēl tiek meklēta, tas tomēr ir ļoti sarežģīti. Bija viena ideja, ka varētu, nu, teiksim, nezinu, tur Dailas teātrī vai Nacionālajā teātrī, bet viņi man pateica, ka sezona jau esot pārpildīta un tad nevarot mani paņemt. Kāds perfekts paslaukumiņš! Sprīdīti, laid mani vaļā. Sandra ir apakaļ, paskatieties. 2 skatuves, viena mazliet lielāka, viena mazliet mazāka, vidū VIP zona, lai var skatīties pilnīgi uz abām pusēm. Un šī skanāt būtu tā kā aizskatuve, kur mākslinieki gatavojās. Viens mākslinieks, es. Sandra, kas tev liekas ir īsts aktieris? Īsts aktieris ir tāds, kurš ir aktieris. Viņš netēlo, bet viņš dzīvo. Un man šķiet daudz cilvēki nesaprot, ka tie tur ekrānā visi tie cilvēki. Tie jau nav viņi, tā ir viena liela tēlošana un to tēlošanu. Tā tēlošanas esence ir tā tēlošana, bet reiz arī dzīvošana. Un es dzīvoju. Man mati nozā. Netēlojiet, dzīvojiet. Paldies!